Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties šodien svēto rakstu vārdus no Marka evaņģēlija 7. nodaļas. Un atkal izgājis no Tīras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu, un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu rokas. Un Jēzus to ņēma no ļaudīm savrup un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli, un skatījās uz debesīm, nopūsdamies, sacīja uz to: Efata, tas ir atveries, un viņa ausis atvērās. Un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite, un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk viņš to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda un brīnījās ļoti par to un sacīja: viņš visas lietas ir labi darījis. Viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Jēzus toreiz gāja apkārt ceļu no Tīras uz ziemeļiem caur Sidonu, prom no Galilejas. Varbūt šie nosaukumi jums, ja jūs neesat tur bijuši, neizsaka daudz neko, bet tas būtībā bija apkārtceļš un nesaprotams apkārtceļš. Iedomājieties cilvēku, kas no Rīgas taisās uz Daugavpili, bet viņš dodas caur Tallinu uz Daugavpili. Mēs teiktu, apmaldījies cilvēks. Bet Marks pieraksta šo Jēzus maršrutu, un viņš saka, ka tas nav apmaldīšanās stāsts, tā ir apzināta robežu pārkāpšana. Tas kungs dodas dziļi pagānu teritorijās. Viņš dodas uz 10 grieķu pilsētām, saucamā Dekapola. Jums ir iespēja vēl tagad tās drupas var apskatīties tajā reģionā, Jordānā, Izrēlā un Libānā. Ko jūs redzētu tajās pilsētās? Tur bija grieķiska vide, tur bija teātri, tur bija tirgi, tur bija zeva tempļi. Viss pagānisks. Un šajā zemēs nebija jūdu dominances, tātad tie bija no jūdu viedokļa neticīgie. Tur neteica cilvēki to šema. Katrs jūds no rīta saka šema, tas ir klausies, Izraēla Dievs ir viens. Tā ir viņa ticības apliecība. Un šajās pilsētās to neviens nedarīja. Mums liekas, ka tur, tajās teritorijās, baznīcas robežas beidzās, bet tas ir tieši tur, kur Jēzus sāk savu darbošanos. Un tur šajās teritorijās pie viņa atveda cilvēku. Ievērojiet, šis cilvēks pats neatnāk pie viņa, viņš tiek atvests. Šis cilvēks ir nedzirdīgs. Viņš redz, ka cilvēki plāta muti, bet viņš nedzird. Uz viņu var runāt, bet viņš nedzird. Viņš nedzird, kā par viņu lūdz. Viņš tikai jūt. Ja kāda roka viņu paņem aiz elkoņa un viņu aizved pie Jēzus. Un šajā te notikumā mēs varam pārdomāt arī to, varbūt kādreiz ir bijis arī ar mums tā, vai arī pat šodien ir tā, ka mēs uz baznīcu esam atnākuši vairāk ieradumu dēļ nekā aiz pārliecības. Tev ir atvedusi sieva, vecmāmiņa vai kāds sendots solījums, bet tieši tur tu atrodies, šajā vietā tu esi atvests. Tā toreiz atveda šo kurlmēmo pie Jēzus. Latviešu valodā, kad mēs dzirdam šo vārdu kurlmēms, viņš ritīgi neizsaka šis vārds, to grieķu nozīmi, kas tur ir. Tas apzīmē cilvēku, kurš nav pilnīgi bez valodas. Bet viņš ir cilvēks, kas runā ar milzīgām pūlēm. Tas nav pilnībā mēms, viņam ir balss, tā ir kaut kāda salauzta,
izkropļota, sēcoša balss, ko viņš spēja runāt. Un ļaudis, kad dzird tādus cilvēkus runājam, tad vai nu viņi neveikli nolaiž acis, vai arī pasmējās par šādu runāšanu, bet tieši tāds bija šis cilvēks. Visā Grieķu vecajā derībā šis vārds parādās vienīgu reizi. Tad es runāju par veco derību. Mēs šo reizi lasījām pie Jesajas, un tur bija tas solījums: klibais lēks kā briedis un mēmā mēle gavilēs. Tieši par tādu mēli šeit tiek runāts apsolījumā Jesajas pirms 700 gadiem. Un Marks it kā tieši necitēja Jesaju, bet tie, kas ir dzirdīgi, tie uzreiz saklausa šo Jesajas vārdu. It kā klusi tas tur ir nolikts, bet tam vajadzētu rezonēt ticīgi jūda ausīs. Un Izraēla ticība pieminētā šema, klausies Izraēla, Dievs ir viens. Ievērojiet, kā sākās šī te šema. Nevis pildi pavēli, nevis rīkojies, nevis dari, bet klausies. Klausies, šemā. Cilvēks, kurš nedzird, kā viņš var klausīties. Viņš nevar pirmo bausli jau izpildīt. Un tas nav viņa vainas dēļ. Viņš ir it kā palicis ārpusē, ārpus derības. Viņš ir pagānu zemē, viņš ir ārpus Dieva tautas. Tātad viņš ir divkāršā nozīmē ārpusē no jūdu viedokļa. Un tāpēc tik interesants ir šis stāsts, jo tas sākotnēji auditorija bija jūdi. Un Marks šeit piemin kādu ļoti tādu specifisku detaļu, bieži paliek nepamanīta. Tā pēc dziedināšanas atraisījās viņa mēles saite. Šis te vārdiņš saite. Kā Jēzus apzīmē šo viņa problēmu. Viņam ir mēles sasaistīta. Tā nav, viņš nesauc to par slimību, viņš nesauc to par iedzimtu defektu, bet viņš saka, ka tā ir kā saite, kas ir samezglojusies, kas nevar atraisīties. It kā kāds to būtu sasējis kopā, un Marks nesaka, kas tas ir, kas sasējis viņu. Mēs, protams, no savas ticības zinām, ka visas šīs problēmas ir grēka problēmas. Grēks būtībā rada visas šīs te sasaistītības un visas problēmas. Tātad te sākās mūsu stāsts. Un mēs klausāmies par šo kurlmēmu un domājam, bet mums taču ausis labi strādā. Mūsu mēle ir lokāna, mēs spējam dziedāt, runāt, visi mūs saprot. Un varbūt tā ir taisnība. Mūsu mute ir vaļā no rīta līdz vakaram. Turklāt mums kabatā ir tālrunis, kas visu dienu runā. Komentāru daļā visu laiku notiek diskusijas. Un mēs šodien esam tādā vārdu pārbagātībā dzīvojam. Mēs sadzirdam vairāk teikumus nekā mūsu vectēvs visā nedēļā sadzirdēja vārdus. Taču ieklausieties, šī vaļējā mute, kas šodienas cilvēkam ir, vaļējā mute vēl nenozīmē atraisīt mēli. Jo pamēģiniet runāt situācijā, kad tiešām jūsu vārdiem ir nozīme. Pamēģiniet runāt pie kapa, kad visi ir apklusuši. Pamēģiniet runāt slimnīcas gaitenī, kad jums pretī nāk cilvēks, kas tikko dabūjis briesmīgu diagnozi. Pamēģiniet uzrunāt savu bērnu, kas ilgstoši negrib ar jums runāt. Tad tiešām šie vārdi mūsos kaut kur pazūd. Mēs pēkšņi visi sākām runāt ar milzīgām pūlēm. Mums balss ir, bet tā ir tā kā salauzta, tā ir tā kā samocīta mūsos. Viss, ko mēs spējam izdvest, ir turies, viss būs labi, vai es nezinu, ko tev teikt. Tā mēs cilvēki varam runāt tūkstošiem vārdus, bet izšķirošā brīdī mums trūkst pašu svarīgāko vārdu. Mums mute ir vaļā, bet mēle ir tā kā sasieta. Tā ziņā mēs varam identificēties ar šo cilvēku. Un vaina jau nav pašā šajā cilvēkā. Ne jau tas kurlmēmais bija kaut kā sagrēkojis, ne tāpēc viņš
ka bija noziedzies, kaut kā viņš bija kurlmēms. Bet tas vienkārši ir dzīves fakts šai pasaulē, grēcīgā pasaulē. Mēle ir kā sasieta. Un tad Jēzus izdara kaut ko tādu, kas no malas izskatās gandrīz skarbi. Viņš paņem šo cilvēku un aizved prom no pūļa. Padomājiet to no kurlmēmā viedokļa. Kurlais, viņš orientējās pēc sejām. Viņš orientējās pēc žestiem, pēc pūļa enerģijas, kaut kāda siltuma. Bet Jēzus kurlmēmo aizved vienatnē, savrup. Tātad pirms šīs atjaunošanas un dziedināšanas nāk nošķiršana. Un tas kungs dara to joprojām. Viņš to dara ar mums, tikai mēs to saucam citos vārdos. Kad mēs saslimstam un tiekam apstādināti, kad apstājās mūsu darba kalendārs, vai naktī, kad mums nenāk miegs, kad mēs esam šajā vientulībā, nošķirtībā, vai, piemēram, kad mēs vientuļi ejam no kapsētas, un mums jāpārdomā, un mēs jūtamies pamesti. Bet īstenībā mēs esam aizvesti savrup. Tas kungs mūs ved savrup, jo pūļa troksnī viņš nerīkojās ar mums. Pūļa troksnī neko nevar mums izdarīt. Tas ir interesanti, ka viņš atved nost. Un nākamā lieta, dīvainā lieta, ko viņš dara, viņš liek pirkstus ausīs. Un ne tikai tas, viņš spļauj viņam un liek uz viņa mēles savas siekals. Vispār kaut kas nesaprotams. Liekas gandrīz nepiedienīgi, kaut kas pārlieku ķermenisks un fizisks. Iepriekš, pirms dažām rindām, mēs tur varēja lasīt par vienu meiteni, feniķiešu meiteni, ko viņš dziedināja pa attālumu. Viņš nebija nemaz saticis to meiteni, viņš tikai pateica vārdu, un viņi bija dziedināti. Viņš spēja dziedināt arī tādā veidā, pa attālumu. Bet šeit viņš to nedara. Viņš liek savus pirkstus svešās ausīs un pieskarās svešai mēlei. Kāpēc viņš to dara? Iedomājieties šo cilvēku atkal. Ar vārdiem tu nevari viņu uzrunāt ritīgi. Vārdi šim cilvēkam tik viegli neaizsniedzās līdz apziņai. Viņam ir palikusi tikai viena valoda – pieskāriens. Un jums ir jāzina, un jūs paši to esat piedzīvojuši, ka Dievs jūs uzrunā jūsu pašu valodā. Un arī šo cilvēku viņš uzrunā viņa paša valodā. Šajā gadījumā viņa āda spēja just, un tāpēc viņš pieskarās viņa ādai. Un kādreiz mums liekas, reliģijai, ticībai jābūt kaut kam tādam tīram, garīgam, higiēniskam, tādu, ko mēs varētu patērēt uz austiņām, attālināti, nekur nebraucot, nevienam nepieskaroties, drošā attālumā. Bet Jēzus tāds nav. Viņš nāk un fiziski pieskarās. Ko Jēzus dara? Viņš tālāk skatās uz debesīm, un viņš smagi nopūšās. Mēs varam jautāt, kāpēc ārsts nopūšās? Ja viņš zina, ko viņš taisās darīt. Liekas, nopūta nav ārsta profesionālais žests, vai ne? Tas nav tas, ko no ārsta gaida. Bet kas ir nopūta? Nopūta ir tas, kas paliek pāri, kad vārdi ir beigušies. Un tas ir paradoks. Jo ievērojiet, kas ir tas, kas nopūšās. Viņš ir tas, ko sauc par vārdu, logos. Viņš ir tas pats dievišķais vārds, kurš ierunāja esamībā visas lietas un mūs pašas. Viņš ir tas, kurš savu vārdu spēkā radīja šo pasauli. Un šeit viņš tā kā paliek mēms. Šeit viņš tā kā apklust. Un šeit viņš nopūšās tik smagi, ka briesmas klausīties. Tad viņš neārstē no droša attāluma. Viņš tā kā uzņemās uz sevi šī cilvēka mēmumu, kurlmēmumu, tā ka viņam pašam aizņaudzās kakls. Un tā ir tā brīnišķīgā patiesība šeit, ka cilvēka mēle to patraisīta
Tāpēc, ka dievišķais vārds ļāva sevi apklusināt. Es pateikšu to vēlreiz. Mūsu mēle tiek atraisīta tāpēc, ka dievišķais vārds ļāva sevi apklusināt. Atcerieties viņu Pilāta priekšā. Dievišķais vārds klusē un neatbild viņam. Viņš ir kā avs, kas aizdarīja savu muti un ļāva sevi tiesāt. Viņš šeit, Golgātā, ļāva aizvērt savu muti. Un, kad viņš teica efata, šeit ir saglabāts tas grieķu vārds atveries, ko Jēzus teica. Tad būtībā viņš to dara, balstoties uz to, ko viņš izdarīs pie Golgātas krusta. Šeit viņš to dara kredītā, un viņš pats šo kredītu samaksās pie kruststāva Golgātā. Efata. Marks patur šo vārdu oriģinālu valodā. Tieši tā tas toreiz izskanēja. Un Marka evaņģēlijā ir divas vietas, kur viņš saglabā šo oriģinālu izteiksmi. Otra vieta ir talita kumī, meitiņa celies augšā, kad viņš augšām cēla šo nomirušo meitiņu. Šeit ir efata. Un mēs prasām, kāpēc Marks tā dara, kāpēc viņš saglabā šo oriģinālu. Vienkārši Markam bija tik spēcīgs iespējas par šo brīdi. Viņš dzirdēja, kad viņš rakstīja to, tas bija tā kā viņa acu priekšā. Kad Jēzus saka šo te vārdu, atveries, un ka viņš tiešām atverās, tad viņam iespiedies tādā atmiņā, ka viņš saka, tas nav iztulkojams, tad to jāpiefiksē tā, kā tas ir. Un vēl viena gramatiska nianse. Es zinu, ka jūs negribat atpakaļ uz skolu, negribat gramatiku. Bet šeit tiek lietota ciešamā kārta. Viņš saka, nevis atver savu muti, atver savu mēli, nevis pacenties, nevis esi stiprāks, nevis atrodi spēku, bet viņš saka, tiec atvērts. To sauc par dievišķo pasīvu, ka tas ir kaut kas, ko Dievs dara. Cilvēks pats nedara neko. Iedomājieties šo cilvēku, viņš pat nedzird šo pavēli. Viņš uzzina tikai tajā brīdī, tad, kad viņš pats spēja kaut ko pateikt un pats spēja dzirdēt, ko viņš saka. Tikai tajā brīdī viņš saprot, ko Jēzus ir teicis. Un tā ir žēlstības būtība, šis dievišķais pasīvs. Tu atnāc šeit ar saviem grēkiem, un tev šie grēki tiek paņemti un nocelti. Tas notiek ar tevi. Pirms tu spēji dot tam piekrišanu, viņš jau rīkojās. Tas ir dievišķais pasīvs. Un tad Jēzus pavēl viņam klusēt. Bet jo vairāk viņš pavēl, jo mazāk viņam paklausa. Un cilvēki tikai apkārt runā. Viņš visu labi ir darījis. Un ko tas jums atgādina šie vārdi? Viss ir labi darījis, viss ir ļoti labi. Tas ir radīšanas stāsts, radīšanas rītausma, kad Dievs radīja visas lietas un teica, tas viss ir ļoti labi. Un tagad tas, kas grēkā krišanai sagrauts, Dievs tagad sāk to atjaunot, un tas viss ir ļoti labi. Viņi varbūt vienkārši slavē, ārsts ir labi paveicis savu darbu, bet šeit ir ticība redz, ka tas ir dievišķais ārsts, kas atjauno visas lietas. Te jūs redzat, te ir vesels stāsts par to, kā cilvēks tiek atjaunots. Ne tikai konkrētais cilvēks, bet arī mēs tiekam atjaunoti no sava kurlmēmuma. Tas, ka cilvēks spēja runāt šodien un klausīties, mēs jau sapratām, ka ar to nepietiek. Cilvēks ar vaļēju muti vēl nav liecinieks. Un šie cilvēki arī apkārt, viņi runā, slavē brīnumu, bet viņi vēl ritīgi līdz galam nesaprot, kas notiek. Viņi nav redzējuši Kristus krustu un viņa aizvērto mutu pie krusta, caur ko viss tiek glābts. Ja mēs domājam, kur tad visas lietas tiek piepildītas, kur tad šī klusēšana kļūst par glābjošu, tad mums ir jāredz, ka tas ir pie krusta. Un tur ir kāds romiešu virsnieks, arī pagāns. Un tur visi mācekļi ir aizbēguši, kur nu kurais. Bet Jēzus pie krusta cieš, un to redz romiešu virsnieks, kas izpilda šo sodu. Viņš ir pagāns, viņš ir svešinieks.
tādi paši ļaudis kā Dekapolē. Un viņš, kad ir noskatījies Jēzus miršanu pie krusta, viņš teiks, patiesi šis bija Dieva dēls. Redziet, kā atraisās viņa mēli. Šis patiesi bija Dieva dēls. Tas notiek pie krusta. Pie krusta arī mūsu mēle tiek atraisīta. Un tas pats brīnums ar mums notiek šodien, Jēzus krusta spēkā. Tad, kad jūs šodien saņemat krusta augļus caur vārdu un sakramentu, kad jūs klausāties lasījumus, kad jūs klausāties sprediķi, kad jūs klausāties piedošanu, kad jūs nākiet pie svētā vakarēdiena, tad jūsu ausis tiek atvērtas, tad jūsu mēle tiek atraisīta. Šodienas introīts bija: Kungs, atrais manas lūpas, tad mana mute teiks tavu slavu. Un īpaši grēku piedošana, ko jūs visi saņēmāt, tā ir absolūcija, tā ir atraisīšana. Tas burtiski notiek ar jums. Ir kā tas Kungs atraisītu jūsu mēles mezglu un ar savu žēlastību dot jums piedošanu. Un svētajā vakarēdienā tas notiek vēl burtiski fiziskāk. Atcerieties, kā Jēzus spļāva viņam uz mēles un pieskārās viņa ausīm tik fiziski. Tāpat tās Kungs nāk ar svēto vakarēdienu, ar maizi un vīnu, savu miesu un asinīm, ko viņš liek mums uz mēles, mūsu mutēs. Tas notiek tikpat fiziski. Un tas ir tas, kas dziedina mūs, kas palīdz mums šodien. Tam vajadzētu dziedināt mūsu mutes, mūsu mēles, to, kā mēs runājam šai pasaulē. Jo rīt būs pirmdiena, un tur būs pasaule pilna ar vaļējām mutēm. Un tur būs pasaule pilna ar cieši aizvērtām ausīm. Un jums jāsaprot, ko tas nozīmē jūsu kalpošanai. Runāšana kā tāda nav retums, bet īsta runāšana ir retums. Klausīšanās arī it kā mēs visi kaut ko dzirdam, bet īsta klausīšanās ir liels retums. Kad jūs esat savā ģimenē, atcerieties, bieži vien no jums negaida īstos argumentus, bet īstu klausīšanos un dzirdēšanu. Kad jūs esat darbā ar kolēģiem un kad kāds kolēģis, piemēram, izsaka neveiklu teikumu par tēvu slimnīcā, viņš nemeklē atbildi. Viņš gaida, ka jūs viņu uzklausīsiet. Mēs cilvēki ilgojamies tikt dzirdēti un uzklausīti tā pa īstam. Un mēs lūdzam Dievam šodien: Kungs, dod mums tādas ausis, kas spēj klausīties. Kungs, dod mums tādu mēli, kas spēj runāt īsti laikā, vietā un pagodināt tevi. Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Āmen.